Vai ir tāds vārds? Tētī, mums ir garlaicīgi. Vienā mutē iesaucās dvīņu brāļi, Klāvs un Emīls, sēdēdami mašīnas aizmugurē, stingri iesprādzēti auto sēdeklīšos. Mums nav ko darīt, čīkstēja Emīls. Mums jau apnika braukt, piebalsoja Klāvs. Nu, paspēlējiet kaut ko, ierosināja tētis. Mums jau apnika braukāt ar mašīnīti pa savām kājām, turpināja čīkstēt Klāvs. Bet manējā vispār nokrita, un es to vairs nevaru aizsniegt. Emīls dusmās iespēra pa priekšējo sēdekli. Paklausieties, puiši, manā bērnībā bija tāda spēle, kurā jāsauc vārdi, kas sākas ar vienu skaņu. Vai zināt tādu? Es neko nesaprotu, ko tu saki, sabozās Klāvs. Kādi vārdi, tēt? Paskaidro, lai mēs kaut ko saprastu. Emīls likās ieinteresēts. Nu, redziet, viens klusībā skaita alfabētu. Tētis iesāka stāstīt, bet nepaspēja pabeigt teikumu, kad Klāvs jau kliedza. Visu garo alfabētu mēs taču neprotam. Tu neproti, es drusciņā atceros. A, B, C, Č. Emīls sāka skaitīt, bet aprāvās, kad brālis viņam iedeva dunku sānos. Ko tu lielies kā tāds gudrītis atradies? Es nelielos, tikai centos mācīties, kad bija uzdots alfabēts, un drusciņi atceros. Bet tagad man tevis dēļ viss sajuka. Klāvs sāka neganti smieties, spārdīdams ar kājām priekšējo sēdekli. Gudrītim sajuka. Viņš mēdījās. Puiši, tā mēs tūlīt iebrauksim grāvī. Tētis uz mirkli pagrieza galvu un parādīja ļoti dusmīgu grimasi. Bet ko mums darīt? Mums ir garlaicīgi. Klāvs atkal sāka čīkstēt. Es skaitīšu alfabētu, bet jūs teiksiet stop. Labi? Tētis ierosināja un apklusa, skatīdamies uz līkumoto ceļu un ik pa brīdim ritmiski noliekdams galvu. Brāļi vēroja tēti, bet nesaprata, kas viņiem jādara. Nu, kad jūs teiksiet stop? Tētis pagrieza galvu un paskatījās uz saviem rakariem, kas sēdēja lielās acis ieplētuši. Kāda mums jāsaka stop? Klāvs iejautājās. Nu tad, kad gribēsiet, tētis iesmējās. Tikai nevelciet pārāk garumā, citādi alfabētā beigsies burti un būs jāņem talkā vēl krievu vai angļu alfabēts. Abi brāļi iespurdzās tā, it kā gribētu ar lūpām mašīnā radīt veselu lietus šalti. Nemaz nesmejieties, tas ir nopietni, un krievu alfabētu es nemaz nezinu. Tā mēs netiksim līdz spēlē. Tētis, valdot smaidu, centās izskatīties ļoti stingrs. Nu, tad sāksim vēlreiz. Klāvs iesaucās, un tētis atkal sāka ritmiski klanīt galvu, it kā pieskaitot katru alfabēta burtu. Stop! Iesaucās Emīls, un Klāvs uz viņu dusmīgi paskatījās. Kāpēc tu pateici stop? Es gribēju. Bet es pateicu. Emīls iesmējās un parādīja brālim mēli. Puiši, es apstājos pie burta P. Tētis pasteidzās novērst zēnu uzmanību no jauna strīda. Un kas mums ar to P tagad jādara? Klāvs iejautājās. Jums tagad pēc kārtas jāsauc vārdi, kas sākas ar P. Kuram pietrūks vārdu, tas būs zaudētājs un dabūs knipi. Nu, nē, vai bez knipja nevar? Klāvs īdēja, kā sētā iesprūdusi govs. Var, es jau tikai jokoju, tētis iesmējās. Nu, puiši, sāciet. Vai tad tu, tēti, nepiedalīsies? Nu, labi, ja ļoti vajag, varu arī piedalīties. Tad es sākšu. Putra, piens, pele, pīle.
pase, paklājs, pāvs, pāvests. Emīl, tāda vārda nav, Klaus iekliedzās. Ir gan, es filmā redzēju, pasaku filmā par zvejnieku un viņa sievu. Un kas tad tur bija tajā filmā? Nu, tur zvejnieks noķēra brīnumzivi, kas varēja izpildīt visas vēlēšanās. Sākumā zvejnieka sieva gribēja māju, tad pili, tad būt par ķēniņu un beigās par pāvestu. Un kas tad tas pāvests tāds ir? Tad jau sanāk, ka viņš ir lielāks par ķēniņu. Bet par ķēniņu taču nav nekā lielāka, ja nu vienīgi Dievs. Nu, es nezinu. Saku tikai to, ka zvejnieka sieva gribēja būt par pāvestu. Puiši, pāvests ir Dieva kalps. Ierunājās tētis, noklausījies dēla sarunā. Kalps jau nav augstāks par ķēniņu, kalps taču ir tas, kurš paklausa savam kungam. Kāpēc tad zvejnieka sieva, lai gribētu kļūt par kalpu? Kaut kā muļķīgi. Emīls sprieda. Jūs pareizi sakāt, mani gudrinieki. Kalps paklausa savam kungam, bet kungi ir dažādi. Ir saimnieki, ir karaļi, ir ķeizari. Pāvesta kungs ir Dievs. Pāvests paklausa Dievam, tāpēc viņš ir Dieva kalps. Es pilnīgi neko nesapratu, gari novilka Klaus, un tāpēc es tev šo vārdu neieskaitu. Tu esi zaudējis vārdu spēlē. Nesmu gan, pretojās Emīls. Tētis taču apstiprināja, ka tāds vārds ir. Bet tētis nemācēja paskaidrot, ko tas nozīmē. Klaus palika pie sava. Mācēja gan, vai ne, tēt? Emīls turējās pretī. Daudz jau nu nemācēju, jo pats īsti neko par to nezinu. Zinu tikai to, ka pāvests ir pats galvenais katoļu baznīcā un ka visi viņam klausa. Visi cilvēki? Klaus neticēja. Nē, dēls, ne jau visi cilvēki, bet visi priesteri un visi bīskapi. Tad jau viņš tomēr ir līdzīgs ķēniņam, ja visi viņu klausa. Emīls sprieda. Un tāpēc jau zvejnieka sieva laikam gribēja kļūt par pāvestu, jo gribēja valdīt, vai ne, tēt? Brāļa domu turpināja Klaus. Laikam gan, domīgi novilka tētis, tikai viņa, man šķiet, maldījās, jo pāvests jau nevalda, pāvests vada. Tad jau viņš ir vadītājs. Emīls nopriecājās par savu ideju. Jā, kā mūsu dārziņa vadītāji, Klaus papildināja brāļa domu. Mūsu vadītāji vadīja audzinātājus un mūs un aizvadīja līdz izlaidumam. Emīls priekā iesaucās atcerēdamies skaistās svētku dāvanas. Bet uz kurieni vada pāvests? Klaus skaļi domāja. Man šķiet, viņš vada visus cilvēkus tuvāk Dievam, tētis nedroši ieteicās. Bet Dievs taču ir debesīs, Emīls iesaucās. Tad jau pāvests vada visus cilvēkus uz debesīm. Klaus izsecināja. Laikam gan, noteica tētis un apturēja mašīnu. Viņi beidzot bija atbraukuši.